mūsu nedēļas lasījums šodien 9. septembrī, lai skan no baznīcas gadgrāmatas nākamajai nedēļai, un tas ir psalmi 103. nodaļa, kur 2. pantā dziesmnieks Dāvids ir sacījis sekojošus vārdus. Teic mana dvēsele kungu, un neaizmirsti balvas, ko viņš tev devis. Lūksim. Lielais mūžīgais Dievs, Tu, kas esi mūsu tēvs, atļauj mums, taviem bērniem, dziļā pateicībā būt tavā priekšā šajā nedēļas izskaņā. Paldies par šo iespēju būt kopā, norimties, aizdegt sveci un paklusēt tavā priekšā. Mēs patiešām sakām paldies par to, ko esi mums dāvājis, īpaši šeit mums, kas dzīvojam Īrijā. Paldies par šīs nedēļas skaisto laiku, tas nāk no tevis kā dāvana. Pateicamies par sauli, par gaisu, īpaši sakām paldies par mieru. Pateicamies tev par mūsu ģimenēm, kuras esi sargājis līdz šim brīdim. Pateicamies par bērniem, mazbērniem, par jaunām iespējām sākt mācīties atkal šogad, sākt studijas. Paldies par veselību, Dievs, lūdzu dod mums katram savu labo padomu, kā uzturēt savu un arī savu bērnu veselību. Sakām tev paldies arī par to, ka šajās iepriekšējās nedēļās bijusi iespēja Latvijas vārdu nest pasaulē caur veselīgām nodarbēm, īpaši caur sportu. Tēvs, sakam paldies tev, ka šajā zemē, kur tu mums esi atļāvis dzīvot, valda miers. Palīdz, ka mēs varam šo vietu ar tevis doto padomu, ar tevis doto attieksmi celt, attīstīt un veidot, lai mēs kā latvieši varam būt labs paraugs citu tautu cilvēkiem, strādīgumā, godīgumā, atjautībā, izglītībā. Nākam mēs šovakar pie tevis, Tēvs, šeit, šādā īpašā veidā, no daudz vietām, cilvēki tie, kas var vienā laikā, un arī tie, kas vēlāk kopā ar mums lūgs šo lūgšanu. Lūdzu, uzklausi mūs. Varbūt daļēji apzinoties arī to, ka viss varbūt nav izdevies, ka neesam šajā nedēļā visu darījuši pēc vislabākās sirdsapziņas, ka viss nav izdarīts un paveikts tā kā tas varēja būt. Lūdzam vispirms tavu piedošanu. Mēs patiešām vēlamies mainīt to. Mēs vēlamies patiesi visu darīt tā, kā to darītu priekš tevis. Mēs zinām, ka tu mūs redzi, tu mūs zini, tu mūs pazīsti labāk, kā mēs paši sevi. Dod mums savu gudrību, dod mums savu spēku būt atbildīgākiem, līdz cilvēku, kolēģu priekšā un tavā priekšā. Palīdz saprast un atklāj katram vēl, kurā virzienā īpaši mums ir jāattīsta savas prasmes un spējas. Mēs lūdzam par mūsu tuvākajiem, par mūsu ģimenēm. Sargi ceļā, sargi transportā, sargi visur, kur mēs nevaram būt paši klāt. Lūdzam viņiem veselību, lūdzam bērniem attīstīt prātu, lūdzam arī veiksmi un labu izdošanos no tevis. Tā ir tava dāvana. Mēs lūdzam arī par draugiem, mēs lūdzam par kolēģiem. Tēvs dod gudrību, ka varam viens otru iedrošināt un atbalstīt ikdienā, kur vien tas ir nepieciešams. Mēs ieliekam tavās rokās visu šo pasauli, kurā bieži ir tik daudz sāpju. Tēvs, mēs zinām, ka arī tev sāp, ka tavi bērni dara pāri viens otram, iedomājoties un sakot, ka kāds ir vairāk īpašs, ka kādam pienāks kaut kas vairāk nekā citam. Tēvs, lūdzu, atturi mūs no ļauna, lai arī mēs sāktu tā domāt, ka drīkstam un ka vajag atprasīt viens otram nepadarīto. Jo arī tu mums neatprasi to labo, ko neesam darījuši. Palīdz, ka vairāk un vairāk iepazīstam tava dēla Jēzus Kristus dotos padomus labai, sakārtotai dzīvei,
ka varam ar šiem padomiem sakārtot katrs savu iekšējo pasauli, savu dvēseli, jo no turienes vispirms nāk domas, tad vārdi, un tie jau pēc tam realizējas darbos. Mēs ieliekam tavās rokās visu. Lūdzam par tiem, kuriem nemieris sirdī, par mūsu draugiem, par tādiem, kas varbūt vēl nav mūsu draugi. Joprojām lūdzam par tiem, kuriem šodien jākaro. Esi žēlīgs, atrisini šo drausmīgo, redzamo karu situāciju. Ieliekam tavās rokās visus, kas slimībās, kas cieš. Palīdzi, ka mēs atrodam spēku, lai varētu viņus atbalstīt, palīdzēt, lai varētu būt blakus. Un tagad klusajā lūkšanā, kuru tev čukst ikviena mūsu dvēsele, mēs personīgi ieliekam visu, ko katrs vēlamies tev pasakīt, ko katrs vēlamies tikai tev uzticēt. Mēs tevi lūdzam. Paldies, ka tu visu dzirdi, ka tu visu zini. Paldies, ka esi klātesošs visās vietās, kur vienprātīgi esam sanākuši kopā tavā vārdā. Izlūdzamies tavu mieru, izlūdzamies tavu sargāšanu. Un priekš sevis izlūdzamies, ka mēs varam izdarīt labākās iespējamās izvēles, kuras būtu par svētību gan tuvākajiem, gan šai zemē, kur mēs dzīvojam. Lai būtu par svētību draugiem, kolēģiem, paziņām, jebkuram, ar ko nāksies tikties nākamajos dzīves soļos, nākamajā nedēļā. Ieliekam tavās rokās rītdienu, svētdienu, tevis svētīto dienu. Un, ja tas iespējams, pašķir ceļu, lai dotos uz dievnamu, lai apzināti meklētu tavu klātbūtni caur taviem vārdiem, caur sakramentiem. Lai pēc tam tu arvien vairāk atklātos mūsu dzīvēs katru dienu. Palīdz saprast un satvert to apziņu, ka tava dēla Jēzus Kristus piemērs un paraugs un spēks ir vienīgais ceļš no šodienas nākotnē. Un visu to, ko nezinām, nesaprotam, bet vēloties būt tavā klātbūtnē. Mēs ieliekam tajos vārdos, kurus tavs dēls Jēzus Kristus mācīja saviem mācekļiem, arī mums. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai katrā vietā, katrā mājā un katrā sirdī ienāk Dieva miers. Esiet svētīti.